Sveicināti skatītāji, klausītāji! Es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji. Un šodien esmu Ogres rajonā. Tad veiksim nelielu zemeņu apskatu. Salnas bija diezgan spēcīgas. Kā mēs varam redzēt abrēku, zemeņu ziediņš ir apsalis. Šeit 5 ziedi ir veseli un 6 ir apsalis. Šeit arī ir apsalis, tātad diezgan liela skāde. Jāapskatās, būs vēl otrs lauks. Bet tur, manuprāt, bija vēl lielāka skāde. Ja šie ziediņi nebūtu apsaluši, raža būtu jau kaut kur jūnija sākumā pa 3. Tad, dārgie draugi, turpinam inspekciju. Jā. Šeit ir apsalušas, jā. Šeit arī zemenes apsalušas. Nu. Šeit arī. Un būtībā šajā laukā praktiski. Nedaudz ir arī neapsaluši, bet praktiski viss. Un tā, dārgie draugi, agrotīkls skaisti ieķēries zarā. Nu ko, ir uzkāries augšā, jādabū kaut kā nost. Ir varēs pēc tam uz tādu zaru. Nu nekas te nav. Viss ir tā. Un tālūk skaisti aptinies apkārt. Nu šitā kaut kā, ja? Jā, tu pats. Viens apakšā, lai paliek. Tālūk, dārgie draugi, zāģē. Nu ko, dārgie draugi, noņemām plēvi. Vienīgais, viens zaudējums, stabilizators, nolēma beigt darboties. Tie, kas skatījās pontonu tilta apskatu, jau redzēja, ka vietām viņš jau kaut ko čakarējās. Un šoreiz viņš izčakarējās līdz galam un vairs nedarbojās. Nu, gadās arī tā, dārgie draugi. Jā, tagad jādomā, ko darīt ar stabilizatoru, jo forša tāda lietiņa bija. Vienīgais daudziem es skatījos, kas lietoja šādu stabilizatorus, arī tāda pati problēma, kad kādā brīdī vienkārši tie motoriņi pārstāja darboties. Un, nu nezinu, pamēģinās Ogrē varbūt pie elektrotehnikas vīriem aiznest, varbūt viņiem izdosies kaut ko salabot, bet, nu, jādomā variantus. Variants ir pasūtīt tādu pašu, maksā 300 eiro no Amazona. Vēl variants ir ņemt pavisam citu kameru, piemēram, Sony Action Camera X3000R, bet nu tā jau budžets jau 500. Tā ir jau tā kā iebūvēt nevis elektroniskais stabilizators, bet gan optiskais. Nu vienīgais bilde nebūs tik skaista kā ar šo stabilizatoru, bet no otras puses ar visu šo stabilizatoru šī konstrukcija izskatās daudz tāda, kā lai to saka, daudz masīvāka. Bet tā vienkārši turēšu kameru rokā un viss. Labi, dārgie draugi, milzonīgs paldies, ka noskatījāties šo video līdz galam. Ar jums kopā bija Edgars. Uz drīzu tikšanos!